Mani sauc pats Māris Ozoliņš. Un šodien nav laba diena man. Tāpēc, ka es vienkārši nevaru saprast, kuri tie latviešu vīri, kuri tie latviešu cilvēki, kuri tie latviešu stiprie fucking vīri, kas iet uz sporta zāli katru dienu. Ko jūs gribat panākt šitajā visā? Ko jūs vispār saprotat? Kur jums ir fucking prāts? Kur jums ir fucking smadzenes? Jūs fucking idioti. Jūs pieļaujat to visu, ka nāk iekšā tā visa legālā, nelegālā imigrācija Latvijā, mūsu Latvijā. Jūs neesat fucking bijuši ārā no Latvijas nekur. Jūs neesat dzīvojuši citās demogrāfijās. Jūs fucking nesaprotat, ko nozīmē diversity. Diversity ir ļoti slikta lieta. Un es esmu fucking vienkārši excuse me. Es esmu vienkārši tik šausmīgi dosmīgs. Un manā galvā tas nav saprotams. Kāpēc jūs necīnaties par to savu fucking tautu? Kāpēc jūs atļaujat iekšā, lai nāk iekšā visi fucking Āfrikas un fucking Pakistāņi un Indijas? Jūs zināt, kas notiek Amerikā, kas Kanādā notiek, kas notiek Īrijā, kas notiek Anglijā, UK, kas notiek Nīderlandē, kas notiek Francijā. Tie fucking muslimi, tie visi fucking huņas, tie sūdi visi. Viņi pārņem mūsu kultūru, mūsu tautu. Tu vari mani saukt fucking par rasistu, racist? Man tas neko neietekmē. Fucking sauc mani kā tu gribi. Vienkārši jūs latviešu cilvēki arī, jums ir tas brainwash. Jums tās smadzenes ir izskalotas, ka jūs fucking neko nesaprotat, kas īstenībā notiek tagad pasaulē. Ka globālisti grib uztaisīt vienas valsts fucking valdību, vienu reliģiju, vienu fucking kultūru visā pasaulē, un tā kultūra būs muslimi. Jūs to gribat pieļaut? Brīva Latvija. You fucking idioti. Eiropas Savienība, you fucking idioti. NATO or NATO. Ja? Nav nekādas fucking brīvas Latvijas. Latvija nav brīva valsts. Latvija nav fucking brīva valsts. Eiropas Savienība un NATO. Tu aizsargās jūsus? Nē. Jums jāmaksā nauda par to visu. Pasies uz Baltkrieviju. Baltkrievija ir brīva valsts. Viņa nav ne NATO, ne Eiropas Savienībā. Brīva valsts. Un Krievi viņus neiztiek. Tāpēc, ka viņiem ir savas vērtības. Viņi pastāv par to, kas viņi ir. Kāpēc latvieši nevar? Kur ir tie visi jaunie cilvēki? Un es gribu runāt tagad vēl vienu lietu. Un es nesaprotu, kur tie visi jaunieši ir? Ko jūs darat? Jūs spēlēt savas fucking video spēles, savos PlayStation? Kas tagad ir 5 vai 6 PlayStations iznācis laukā? Tevar. Savos iPhone'os esat iekšā, savos Samsungā sūdos esat iekšā un skaties kaut kādus TikTok fucking sūdus. Jūs esat preperi? Jūs esat sagatavojušies, kas notiks tagad pasaulē? You fucking idioti. Jūs esat idioti, pilnīgāk idioti. Un man tas vienkārši, es šito nevaru, zini, kas ir, es šito nevaru pieņemt. Jūs vispār zināt, kas ir sporta zāle? Jūs nezināt. Jūs zināt, kas ir PlayStations? Oh, jā! Jūs zināt, kas ir PlayStations. Spēlēt savas fuckinās video spēles online. You fucking idioti. Jūs stulbeņi. Jūs nesaprotat, Latvija tiek iznīcināta. Tas ir viss tikai tāpēc, ka jūs to izvēlēties. Jūs to gribat, lai tas viss notiek. Eiropas Savienība. Oh, jā. Un visi idioti, ko es pazīstu, nobalsoja, ka kurā gadā bija? Es ar protestantiem runāju. 2004, ja? Or 2003. I don't remember. Ain't no matter at this time. 2003. 2004. gadā, vienalga kurā gadā
fucking Latvijas tauta, referendums bija. Tas ir referendums, vai kas tas ir? Fuck's sake, es pat nezinu latviski, kā to visu sauc. Nobalsoja par Eiropas Savienību. Visi jūs visi fucking idioti, nobalsojat par Eiropas Savienību. Tikāt ārā no Krievu Savienības un tagad gribat Eiropas Savienībā. Un jūs esat Eiropas Savienībā. You fucking idioti. Cik jums vispār fucking prāts ir? Un tie visi jaunie cilvēki, visi jaunieši, kuri, teiksim, 20 gadus jaunāki, viņiem nav ne mazākās nojausmas, kas tas viss ir. Skolās tiek viņiem notiek smadzenes skalotas tiek laukā. Par to, cik Eiropas Savienība ir laba, cik NATO ir labs. Tās nav labas lietas. Tas ir sātaniskas, kā lai pasaka? Es to vārdu nevaru latviski atrast. Korporācijas, ja? Sātanu korporācijas. Eiropas Savienība un NATO ir sātanu korporācijas. Viņas darīs visu, viņas ir globālistu korporācijas, viņas darīs visu, lai iznīcinātu Latviju, lai iznīcinātu Latvijas kultūru un mūsus latviešus. Un es tev pateikšu godīgi, es tagad esmu fucking Āfrikā. Es jums vairākas reizes esmu teicis, es esmu dzīvojis 3 dažādos kontinentos. Āfrikā, Ziemeļamerikā, Eiropā, Meksikā, Amerikā, Kanādā, Īrijā, Anglijā. Esmu dzīvojis visās tajās fucking valstīs. Un es zinu, kas notiek. Un es redzu to visu, kas notiek. Un jums fucking tā prāta nav. Un es jums pateikšu vēl vienu lietu. To, kad es arī biju pret krieviem. Ja? Un man bija tā problēma, ka tie krievi, kas ir piedzimuši un uzauguši Latvijā, nevienu vārdu latviski nevar pateikt. Tā bija vienīgā mana problēma. Un tagad es sapratu, ka tā nav problēma. Krievi ir mūsu cilvēki. Krieviem ir vērtība. Krievi redz, teiksim, viņiem ir ģimenes vērtības, ja? Viņi kristieši. Ortodoksi vai vienalga, kas viņi, tas ir viens tas pats, luterāņi, katoļi. Krievi nav slikti cilvēki. Krievs ir labs cilvēks, saproti? Viņiem ir tās pašas vērtības, kas mums ir dzīvē. Viņiem ir tā pati reliģija. Viņiem ir tās pašas vērtības, tā pati ģimene, kā mums ir, ja? Viņi nav nekādi fucking LGBTQP, IA, fucking pedofīlu, communications. What the fuck am I talking about? Fuck! Communities. Kas ir communities latviski? Es jums iepriekš arī minēju, ka man latviski ir grūtāk runāt. Kas ir communities? Communities ir... Kas ir communities? Var man kāds pateikt, kas ir community latviski? Kā to vārdu iztulkot latviski community? Neviens nezina. Bet, ka visi fucking idioti man apkārt ir. Community. Kas ir community? Es pat nezinu, kas ir. Es zinu, savā galvā sapratu, kas ir communities. Latviski to vārdu nevaru pateikt. Es nezinu, ko tas vispār nozīmē. Es zinu, ko tas nozīmē, bet es nezinu, kā latviski to fucking pateikt. Community. Community nozīmē pagasts, savienība, cilvēki, whatever. Es esmu šodien tik šausmīgi dosmīgs tiem latviešu cilvēkiem, un jūs domājat, ka jūs vienkārši dzīvosiet un viss būs labi, un jūs neko nedarīsiet. Jums vajag pastāvēt par savu brīvību, par savu valsti, par saviem cilvēkiem. End of fucking story. End of fucking story. Kad jums vienreiz tāpēc, ka jūs nesat bijuši ārpus Latvijas, jūs nesat dzīvojuši, es esmu fucking dzīvojis vairākos kontinentos, vairākās valstīs, un es zinu, ko nozīmē, ka miksē iekšā visus tos muslimus un kristiešus. Un kur tas aizved visus? Uz kurien tas viss fucking aizved? Tas aizved uz to, ka iznīcina kultūras. Cilvēkiem nav kultūras. Kas ir amerikāņu kultūra? Kas viņiem ir? McDonald's? Burger Kings? Kas ir īsti amerikāņu kultūra? Latviešiem ir sava pārtika.
savas tradīcijas, savi svētki, ko mēs svinam. Ziemassvētki, Jāņi, Lieldienas. Amerikāņiem tā nav. Independence Day varbūt arī ir 4. jūlijas. Latviešiem neatkarības diena, kas ir 18. novembris. Tās ir mūsu vērtības, tas ir tas, ko mēs svinam, un par to mēs pastāvam. Un tā, ka jūs fucking ielaižat iekšā visus tos fucking lopus, pirmkārt, es pateikšu vienot, pirmkārt, viņi fucking nerunā tavā valodā. Un es zinu, ka latvieši vienkārši vienmēr ir bijuši ļoti, ļoti vāji, pathetic, weak, fucking scumbags, kuri pieļauj to visu, kuri fucking laiza dirsas visiem. Ok, viņš nerunā latviski, viņš runā krieviski, es viņu runāšu krieviski, tāpēc, kad es varu runāt krieviski. Ok, viņš nerunā fucking latviski, viņš runā angliski. Ok, viņš ir no Indijas, viņš drusku runā angliski. Es ar viņu runāšu angliski. Kāpēc tu vienkārši nevar aizbrauc uz Gulbeni un pasaki, ja tu ierodzīsi vienu no tiem fucking mērķiņiem, tu viņiem pasaki, fuck you. Tu latviski nesaproti? Tu nevienu vārdu latviski nerunā. Fuck you. Brauc atpakaļ uz savu valsti. Iemācies mūsu valodu, un tad tu vari dzīvot šajā valstī. Un es neesmu pret imigrāciju. Ja tu gribi braukt uz tām valstīm, ja tu gribi braukt uz Latviju, iemācies latviešu valodu, un arī visiem tiem krieviem, tu gribi fucking dzīvot mūsu valstī. Zini, kas ir? Mēs respektējam jūsu kultūru, jūsu vērtības, jūsu valodu un visu pārējo. Mēs nebraucam uz jūsu valstīm, bet, ja tu brauc uz mūsu valstīm, tu respektēsi mūsu kultūru, tu iemācīsies mūsu valodu. Ja? Cik tas ir grūti saprast? Cik tas ir fucking grūti saprast? Darīsi visu to, ko mēs darām. Un ja tev tas nepatīk, fuck off, fuck you, fuck off, brauc ārā no mūsu valsts, nebrauc iekšā mūsu valstī. Un jūs fucking visi Eiropas Savienības balsotāji par Eiropas Savienību, par NATO un par visu pārējo. Jūs fucking idioti. Ja jums tas viss patīk, ko jūs vispār Latvijā darat? Brauc prom. Un zini, kāpēc es aizbraucu no Latvijas prom 2003. gadā? Tikai tāpēc, ka iestājos Eiropas Savienībā. Man nebija nekādu citu problēmu. Es būtu palicis Latvijā, un man dzīve būtu bijusi labāka. Bet es redzēju. Es 2003. gadā redzēju. Un savā galvā sapratu, kur tas aizvedīs. Un kur tas viss novedīs. Un kā tas viss beigsies. Saproti? Un kuri tie jaunie cilvēki? Jūs gribat kaut kādu vēsturi, teiksim, pēdējo 20 gadu vēsturi, grāmatās to neraksta, grāmatās tikai meli un diršanas ir, ieskatot Vairu Vīķi Freibergu. Viņa vislielākā huņa, vislielākais fucking nodevējs. Viņa bija tā, kas iebāza mūsu Eiropas Savienībā. Un dēļ viņas pēc es aizbraucu prom no Latvijas un no Eiropas. Es Eiropā neesmu bijis 24 gadi. Ja fucking idioti. Ja jums ir kāds jautājums, uzrakstat man komentu, laiku, uzliekat man subscriptionu uz mana video, lai es nākamos videos ir. Jums vienkārši, jo īpaši es runāju jaunajiem vīriešiem, jaunajiem latviešiem, kuriem ir tagad, kas jums ir 21, 22, 23, 24 gadi. Prime times, ka jūs esat spēcīgi, spēcīgāki nekā es. Man ir 42 gadi. Es vairs neesmu tik spēcīgs, kā es kādreiz biju. Un es vairs nevaru to cīnīties, tāpēc mums vajag jaunos latviešus, jaunos puikas, čomus jaunos vīriešus vajag, kas cīnīsies par to visu un pastāvi par savām vērtībām. Un es tev pateikšu, no manas pieredzes, tici man, tās visas melnās sievietes, tās visas brūnās Indijas, Pakistānas un fucking Meksikas un visi pārējie, un kas vēl nāk no Dienvidāfrika, Amerikas, visi šitie te iekšā no... Kas ir tās fucking tās stereo fucking shitholes? Tās visas valstis. Kur tu visi tie gangsteri nāk, MS-13 un visi pārējie, kas nāk iekšā no tā valstīm. Nevis Bolīvija arī ir. Kas ir fucking El Salvador arī? El Salvador tagad ir mainījusies, ka viņam jauns prezidents ienāca iekšā. Fucking es visu laiku aizmirstu to valsti, Jesus. Vienalga,
Tā nav Argentīna, tas nav Bolīvija, tas nav fucking... Es visu laiku to fucking vārdu aizmirstu, to valsti vienu, kur nāk visi tie nenormāli iekšā ir. Jūs gribat to pieļaut, jūs gribat miksēt tās visas rases, jūs gribat, lai, teiksim, latviešu sievietes tagad ar tiem brūnajiem un melnajiem iet ārā un taisa ģimenes, un miksē to visu kopā, un viņiem nav tās vērtības, viņi neredz to latviešu vērtību, viņi nesvin Jāņus, un viņi svinēs kaut kādus Ramadānus un vēl nezinu ko. Tie visi muslima fucking stūri. Kāpēc jūs to gribat darīt? Un zini, kas ir? Ja tu fucking to gribi darīt, brauc projām. Brauc uz Filipīnām, brauc uz fucking Indiju. Brauc uz Dienvidu Ameriku. You fucking idioti. Kad jums vienreiz tas pieāks? Un zini, kas ir? Cilvēkiem no Latvijas ir ļoti grūti to saprast tikai tāpēc, ka jūs neesat bijuši ārpus Latvijas, ja? Jūs dzīvojat visu laiku tur, un jums ir ļoti grūti to saprast. Un kad jūs padzīvosiet tajās citās, kur ir multikultūra, tad jūs sapratīsiet, ka tie cilvēki nav mūsu cilvēki, un cilvēki nav cilvēki. Tie visi ir mērkaķi. Viņiem ir citas vērtības, viņiem nav ģimenes vērtības. Viņa sievietes fucking nenovērtē. Viņi liek sievietēm tās visas burkas nesāt virsū uz galvām, tos dvieļus un visu pārējo. Karsts laiks ārā, aizbrauc uz Turciju. Fucking karsts laiks ārā, 40 grādi Celsijā. Nē, viņām jānesā melnas kaut kādas burkas uz galvām. Zini, kas ir burkas? Tas ir to fucking, kur tev tikai acis ir vaļā, un to viss ir melns. Un galvenais, ka melns tas viss ir. Tās visi tie dvieļi, tās lupadas, ko viņam galvām tina apkārt ir melns. Tev plus 40 grādi ārā, un tu fucking, tāpat kā šeit. Šeit ir pilns ar tādiem fucking stulbaņiem. Un tagad ir 23. septembris, 2024. gads. Ir fucking karsts ārā. Mums ir vairāk nekā 30 grādi šodien. Un tās burkas staigā laukā saviem melniem fucking lupatām aptītām laukā. Un es biju Kanādā pēdējos, 12 gadus. Un Kanādā es satiku vairāk tās sievietes, kas ir no muslima kultūras izbēgus laukā. Un viņas teica, paldies Dievam, kad es izbēgu laukā. Es saku, es nevaru nesat tos visus tās lupatas uz savām galvām un aptīts viss apkārt tajā karstajā laikā, kur ir plus 40 grādi. Šeit man ir brīvība. Un viena no viņa bija mana klienta īstenībā. Viņa man pateica, šeit ir brīva vieta, mēs varam darīt, ko mēs gribam. Un ja mans tēvs vai mani brāļi uzzinās, kad es tās burkas nenesāju, viņi mani nodurs. Un tie bija viņas vārdi. Viņa teica, ka viņa jo īpaši ļoti baidās. Ja viņi kādreiz uzzinās, kad es nenesāju tās burkas, viņi mani nodurs. Iedomājies, tevi brāļi un tavs tēvs tevi nogalinās tikai tāpēc, ka tās fucking lupatas nesien apkārt. Un jūs gribat, lai tā visa kultūra ienāk iekšā Latvijā? Atverat vienreiz savas fucking acis vaļā. Uztaisat savu fucking research, ko tas muslima kultūra nozīmē un ko viņi uzspiež visiem citiem cilvēkiem. Īpaši sievieti, viņi nerespektē sievietes. Ir fucking idioti ar savām Eiropas Savienībām. Un Eiropas Savienība ir tikai pirmais solis uz globālismu. Tas ir pirmais solis. Globālisti grib, lai būtu viena nācija, viena reliģija, un tā būs muslima reliģija. Un viena valdība visā pasaulē, kas kontrolēs pilnīgi visus. Visur. Un jūs nevarēsiet neko fucking darīt. Jums būs 15 minūšu pilsētas. Un par to es arī runāt vēlāk varēšu. Par 15 minutes cities. You fucking idioti. Jūs izvelkat savus pirkstus ārā no savām fucking dirsāmienes un sākat kaut ko darīt un aizstāvat savu valsti. Un Krievi nav vainīgi ne pie kā. Tās visas sankcijas, ko jūs liekat Krieviem, zini, kas vairāk cieši par to visu? Latvija, Vācija. Un zini, kur jūs esat tik stulbi? Jā, vajag uzlikt tās sankcijas Krieviem. Mēs nepirksim enerģiju, naftu, benzīnu, dīzeli, gāzi. Nepirksim no viņiem. Bet jūs pirksiet no Indijas. Un zini, kas notiek? Krievi pārdot Indijai. Indija pārdot Eiropai. Teiksim, Krievi aizved to savu naftu uz Indiju. Un Indija pēc tam ved visu uz Eiropu zem Indijas karogu. Un jūs saka, tā nav fucking Krievu nafta. Tā nav Krievu gāze, mēs no Indijas nopirkām. Jūs maksājat vairāk naudu. Un Krievi tāpat, Krievi nav zaudētāji. Viņi nekad nezaudēs. Un Krieviem ir spēcīgākā militārā armija pasaulē. Lai vai kas.
Un vēl viena lieta, par ko es šodien runāju 3 ukrainietēm, satieku, viņas runāja krieviski, un es teicu, what the fuck, like jūs no Ukrainas un nerunās pat savā valodā ir. Viņas teica, Soviet Unions un this and that. Mūsu vecāki mums iemācīja krievu valodu. Varbūt fucking māca savu valodu. Ja tu esi tik šausmīgais patriots, kāpēc tu runā fucking krieviski savā valstī? Un viņam nav ne mazākās nojausmas, kas notiek pasaulē un kāpēc tas karš notika. Un viss, kas notiek, ir, teiksim, labi, es ātri iešu, es jau iešu 20 minūtes, es ātri jums izskaidrošu, kas notiek ar to Ukrainas karu, kāpēc tas viss notiek un ar krieviem ir. Ja būtu Donalds Trumps, šitais karš nekad nebūtu bijis. Problēma ir tāda, kad man tagad no papīras priekšā, kurā gadā NATO parakstīja līgumu ar 70. gados, man liekas, 73. gadā vai kurā. NATO parakstīja līgumu ar Krieviju un pateica, ka mēs neizplatīsimies tālāk par Vāciju. Jo tāpēc, ka NATO ir Eiropas Savienības lielākā daļa Eiropas Savienības valstīm, Kanāda un Amerika ir iekšā NATO. Ja? Un Krievija pateica, klausies, ok, jums ir tā savienība, tas nozīmē, ka visas armijas ir kopā, tās ir vairākas valstis, vairākas tautas ir kopā, kas tipā aizsargātu Eiropu, ja? Un Krievija pateica, lai jums ir tas NATO, bet jūs nebūvēsiet bāzes gar mūsu robežu, teiksim, Latvija, Lietuva, Polija, kas tās visas robežas ir gar Krieviju. Un jums būs vienmēr arguments, jā, bet Krievi var būvēt fucking armijas bāzes pie Latvijas robežas, tā ir viņu valsts. NATO ir vairākas valstis. Iedomājies, es tev iedošu labu piemēru, to, ka, teiksim, iedomājies, kad Meksikā Ķīna tagad uztaisīja kaut kādu NATO ar meksikāņiem un vēl ievilks Brazīliju un Indiju iekšā. Un pēkšņi Ķīna, Brazīlija, Indija sāks būvēt kaut kādas militārās bāzes gar Amerikas robežu. Ja? Pie Teksasas. Tā ko tad amerikāņi teiks? Tā nav Meksika, tas jau tagad ir Ķīna un viss tagad nāk iekšā. Tieši tāpat ar Krieviem ir. Un es atbalstu Krievus tādā ziņā, un tas karš sākās tikai tāpēc. Viņi pateica, ja jūs fucking izplatīsiet savas fucking... Karš nekad nebūtu, ja nebūtu NATO. Ja nebūtu NATO, šitā kara nenotiktu. Un ja būtu Donalds Trumps tagad pie varas, kara nebūtu. Tas tikai demokrātu pēc, tikai Joe Bidena pēc un Baracka Obama, ko viņš pieļāva. Aizdomājies vēlreiz. Iedomājies Meksiku un Ameriku, un pie Meksikas pēkšņi Ķīna, Indija un Brazīlija sāk būvēt savas militārās bāzes. Un tas ir tieši tas pats ar to NATO. Teiksim, mums Latvijā arī ir, teiksim, Kanādas armija, amerikāņu armija, latviešu armija, varbūt vācieši, visi pārējie sāk pēkšņi, mēs esam tipa vienoti kopu, aizstāvam savu to Eiropu, bet mēs būvējam tās visas bāzes pie Krievu robežas. Kāpēc? Un Krievi būvē, un jūs sakat, Krievi arī būvē, tāpēc, ka tā ir viņu valsts. Teiksim, amerikāņi, kanādieši, vācieši nav nekāds sakars ar Latviju, tā nav viņu valsts, tā nav viņa, bet viņi var, tāpēc, ka viņi ir NATO iekšā, viņi ir NATO, viņi var fucking būvēt ar mums kopā to savu militāro bāzi. Un tāpēc ir tas karš, un Krievi saka, hold on, pagaidi, 1 minūti, pagaidi. Jums ir kanādieši, amerikāņi un vācieši Latvijā, un jūs kopā būvēt kaut kādu militāro bāzi pie Krievu robežas. Un zini, kas ir, es tagad jums to visu izskaidroju ļoti vienkārši, es varu iet drusku dziļāk iekšā, bet ja jums tagad šitais nepielēc, jūs nekad to nesapratīsiet, kāpēc tagad Ukrainas un Krievu karš notiek. Ja ļoti vienkāršos soļos, ko es izskaidroju, jums tas nepieliks, jums nekad mūžā tas nepieliks. Bet, ka jums ir izkautas smadzenes, un liekat vairāk sankcijas virsū Krieviem. Liekat virsū vairāk vēl. Iznīcināt savu ekonomiku un savu visu to te infrastruktūru dēļ tām sankcijām. Jūs negribat pirkt lētu, teiksim, degvielu un naftu no Krieviem? Jūs gribat maksāt uz pusi vairāk? Jā, liekat savas sankcijas. Ko Krievi izdarīja Latvijai tagad ar to karu, ar to Ukrainas karu? Jūs baigi Ukraiņus atbalstat baigi to Ukrainu? You fucking idioti. Kāds sakars jums ir ar Ukrainu? Jums nepatīk tie Krievi un visi pārējie. Ukraiņi 90% runā krieviski. Jums nepatīk tā Krievu valoda. Kāpēc tie Ukraiņi nerunā savā valodā? Viņi ir Krievi. Un pēkšņi jūs atbalstat fucking Ukrainu. Ja?
Baigi atbalstītāji, uzliekat sankcijas, paši sevi iznīcināt, pašu savu kultūru, nevis kultūru, bet savu ekonomiku iznīcināt. Ar savām sankcijām jūs stulbi idioti. Wake the fuck up, pamostoties. Jums tas brainwash, kas skolā ir izdarīts, kas ir vienkārši, zini, kas ir, ja tev patīk mans video, uzspied īkšķi gaisā. Subscribe. O aizsūti manu video kādiem saviem draugiem, lai viņi arī redz. Pamodini Latviju un pasakat, kas ir īsts un kas nav īsts, ja? Jums ir kādi jautājumi, uzrakstiet man komentu apakšā. If you like my video, please click the thumbs up button. Make sure you subscribe. Tell your fucking friends about the video so they can watch it too. And leave a comment down below. I'll see you next time. God bless you. Jesus loves you. And guess what? I love you too. I'll see you later.